Ir tāds bombs, tu vienreiz zivi noķer, tad otrais zivi nenoķersies. To pašu? Jā. Nē, tās totāli pufels. Mēs jau savā laikā, pagājušo pāris gadus, vairāk tie sporta makšķernieki ar Kasparu Holmu priekšgalā un to pašu Gātu Ernstonu, viņi, es arī vairāk zivs, ko esmu noķēris, tur viņi piezvanīja, piebrauc, viņi iešauja čipu, lai, tur čips ar numuru, bioru, lai it kā no domu, lai saprastu, vai var to catch and release, vai varbūt tā, ka tu noķer to zivi, un pēc tam vēlreiz noķer. Un ļoti daudz zivis tika noķerts otro reizi. Ir pat zivis, kas tika noķerts tur 5 reizes, 3 reizes. Pieņemsim, man bija tā, ka es tagad decembrī, kad es pagājušajā gadā noslēdzu sezonu, es paņēmu 1,10 m līdekli. Tā bija tāda ap 10 bišķi plus kilo, ļoti ar tādu resni sagatavojusies foršu ziemai, un viņai bija iešauts čips, un var arī redzēt, čips ir svaigi iešauts, viņš tās vēl nav apaudzis, ja? Un nedēļa apakaļ man čoms viņu toši bija noķēris. Ko tas nozīmē? Numur 1, kad līdeklis vai zivs neizdzīvo tikai tad, ja tu viņas neieliec ūdenī apakaļ. Ja tu viņas ieliec apakaļ, tā šansa, ka viņi izdzīvos, ir ļoti liela.